Robotizēts zāles pļāvējs var pilnīgi mainīt dārza kopšanas ieradumus. Iepazīstināšu ar Ecovacs Goat G1. Apskatīsim, kā šī viedā ierīce darbojas un kādas priekšrocības piedāvā. Tāpat kā robots putekļu sūcējs neuzkops māju tikpat ideāli, kā to jūs varat izdarīt patstāvīgi, Goat G1 nesalīdzināsies ar parasto zāles pļāvēju jaudas ziņā. Bet, kad tas pļauj zāli, tas to dara regulāri, ļoti lēni un rūpīgi, klusi un pats galvenais – pilnīgi autonomi. Kamēr tu atpūties vai dari citas lietas. Tāpēc rezultātā tavs mauriņš būs vienmēr perfekts. Nu ko, vairāk par viedām lietām. Atšķirībā no citiem robopļāvējiem, šim nav nepieciešams ievilkt perimetra vadus. Tu pastāvīgi caur aplikāciju iezīmē sava zāliena robežas, un tālāk robots pats jau zinās, kā to efektīvāk nopļaut. Precīzākai navigācijai tām ir vajadzīgi šādi GPS stabiņi, kurus vajag uzstādīt teritorijas malās. Precīzā izvairīšanās no šķēršļiem nodrošina drošu un raitu darbu. Goat G1 izmanto inovatīvo sistēmu IV3D, kas pasargā no sadursmēm. Tehnoloģija jau ir izmēģināta Ecovacs grīdu tīrīšanas robotos. Tās pamatā ir izliegtās lēcas 150 grādu leņķa kameras, lāzera attāluma sensoru tehnoloģija un mākslīgā intelekta objektu atpazīšana. Robots fiksē šķēršļus un izvairās no tiem. Tas viegli apbrauc apkārt pieaugušajiem vai bērniem, kuri gadās tā ceļā, kā arī nelieliem objektiem, kuru izmērs ir 3 līdz 15 cm. Akmeņi, nomesti dārza instrumenti vai ēnā aizmidzis kaķis. Protams, visus kokus vai dārza mēbeles tas arī apbrauks un pēc iespējas tuvāk, lai samazinātu nenopļautās zāles platību līdz minimumam. Robots ir IPX6 certificēts, tātad lietus tam nav problēma. Bet tā kā pļaut slapjo zāli nav pareizi, ar lietus sensoru tas sapratīs, kad apstāties un kad debesis skaidrosies, pēc kāda laika turpinās darbu no tās pašas vietas. Tāpat tas darīs, ka tā 4000 mAh akumulators ies uz beigām, aizbrauks uzlādēties un atsāks darbu no tās pašas vietas. Stacijā, kas interesanti, tiek ne tikai uzlādēta baterija, bet arī attīrīta kamera. Tas ir svarīgi ne tikai precīzākai navigācijai, bet arī tāpēc, ka Goat G1 ir viedā pagalma sarga funkcija. Tas var automātiski patrulēt vairākās vietās pagalmā. Ja lietotājs lietotnē ieslēdz personas fiksēšanas funkciju, Goat G1 automātiski nofotografēs cilvēkus, kas parādās kadrā, atzīmēs kartē un nosūtīs paziņojumu uz lietotni. Pieslēgties kamerai no viedtālruņa ir iespējams jebkurā brīdī. Tāda kā portatīvā video novērošanas kamera, kuru var manuāli aizvest uz jebkuru savu pagalma interesējošo vietu. Nu ko, perfektu mauriņu gribi? Tad nāc pie mums uz RD Electronics vai izpēti visu mūsu internetveikalā.